Šis pamācības video tev palīdzēs saprast tavu meklēšanas reklāmu veiktspēju izsolē, ņemot vērā tavus konkurentus. Ieskatoties izsolē, vari salīdzināt savu veiktspēju ar citu reklāmdevēju veiktspēju, kura piedalās tajās pašās izsolēs. Šī informācija var palīdzēt pieņemt strateģiskus lēmumus par cenu noteikšanu un budžetu, jo pēc tās var secināt, kur gūsti panākumus un kur iespējams neizmanto izdevību uzlabot veiktspēju. Meklēšanas tīkla kampaņā ir pieejami 6 dažādu veidu statistikas dati. Seansu daļa, vidējā pozīcija, pārklāšanās līmenis, augstākās pozīcijas rādītājs, procentuālā attiecība lapas augšdaļā un pārsolīšanas daļa. Tu vari ģenerēt pārskatu vienam vai vairākiem atslēgvārdiem, reklāmu kopām vai kampaņām un segmentēt rezultātus pēc laika un ierīces. Lai iegūtu ieskatu izsolē, dodies uz savu meklēšanas kampaņu. Tad uz cilni atslēgvārdi. Šeit izvēlies specifiskos atslēgvārdus, ko grib pārskatīt. Mūsu piemērā izvēlamies visus. Tad spiežam uz pogas informācija, ieskats izsolē un spiežam atlasīts, lai izvēlētos atlasītos atslēgvārdus. Šeit var redzēt, cik veiksmīgi ir strādājušas tavas reklāmas pēc izvēlētajiem atslēgvārdiem. Es izskaidrošu mazliet vairāk par katru no slejām. Vidējā pozīcija. Izpētot vidējās pozīcijas datus, tu ātri var iegūt priekšstatu par to, cik augstu tavas reklāmas tiek ranžētas salīdzinājumā ar to citu reklamētāju reklāmām, kuri piedalās tajās pašās izsolēs. Vidējā pozīcija parāda vidējo reklāmas rangu izsolēs, kurās tiek noteikta reklāmas secība meklēšanas rezultātu lapās. Seansu daļa ir jūsu saņemto seansu skaits, kas dalīts ar aprēķināto seansu skaitu, ko varēja saņemt. Reklāmas piemērotību rādīšanai nosaka pašreizējie reklāmu mērķa auditorijas atlases iestatījumi, apstiprinājuma statusi, cenas un kvalitātes rādītāji. Izpētot pārskatā ieskats izsolē ietvertos seansu daļas datus, var uzzināt citu reklāmdevēju seansu daļu, kas izteikti kā proporcionāla daļa izsolēs, kurās esi piedalījies arī tu. Slejā pārklāšanās cena tiek parādīts pārklāšanās līmenis. Tas parāda, cik bieži kāda cita dalībnieka reklāma ir saņēmusi seansu. Tad, kad seansu ir saņēmusi arī tava reklāma. Piemēram, ja kādam no pārskatā ieskats izsolē iekļautajiem dalībniekiem pārklāšanās līmenis slejā ir vērtība 70%, tas nozīmē, ka 7 reizes no 10 tavām reklāmu rādīšanas gadījumiem tika rādīta arī šī dalībnieka reklāma. Augstākās pozīcijas rādītājs. Izpētot augstākās pozīcijas datus, vari noskaidrot, cik bieži cita dalībnieka reklāma tika rādīta augstākā pozīcijā nekā tava reklāma, kad abas šīs reklāmas tika rādītas vienlaikus. Piemēram, ja kādam no pārskatā ieskats izsolē iekļautajiem dalībniekiem augstākās pozīcijas slejā ir vērtība 5%, tas nozīmē, ka 5 no 100 gadījumiem, kad tavas reklāmas tika rādītas vienlaikus, šī dalībnieka reklāma tika rādīta virs tavas reklāmas. Sleja procentuālā attiecība lapas augšdaļā. Procentuālā attiecība lapas augšdaļā parāda, cik bieži tava reklāma tika rādīta lapas augšdaļā virs neapmaksātiem meklēšanas rezultātiem. Pārsolīšanas daļa ir procentuālā daļa, kas tiek aprēķināta saskaitot, cik reižu tavas reklāmas rangs izsolē bija augstāks nekā cita dalībnieka reklāmas rangs, un cik reižu tava reklāma tika rādīta, bet konkurenta reklāma netika. Un izdalot šo rezultātu ar kopējo reklāmu izsoļu skaitu, kurās piedalījāties. Ja tev ir nepieciešama palīdzība par šo un citiem pirmajiem soļiem darbā ar AdWords, sazinies ar Google AdWords Latvijas atbalsta komandu, izmantojot palīdzības sadaļu savā AdWords kontā vai atbalsta tālruni 8000 4 371 katru darba dienu no 10:00 līdz 15:00 pēc Latvijas laika. Veiksmi klientu piesaistē!